Sveicināti visi klātesošie! Gribētu paziņot, šis seminārs tiks ierakstīts un vēlāk būs arī publiski pieejams. Ceru, ka visi var mani redzēt un dzirdēt. Ja tas tā ir, tad palikšu kaut kādu čatiņā pusazīmīti vai vienkārši kādu reakciju būtu ļoti forši no jums saņemt. Kā arī, ja prezentācijas laikā būs jums kādi jautājumi vai rodas kādi jautājumi, tad droši rakstiet tos čatā. Un tad pēc prezentācijas centīšos uz tiem atbildēt. Mani sauc Edvīns, esat Latvija IT drošības speciālists. Šīs dienas tēma – daudzfaktoru autentifikācija. Forši jāredz, tad dzirdat. Labi, tātad sāksim. Webināra laikā mēs apskatīsim, kas ir daudzfaktoru autentifikācija, autentifikācijas veidi, kāpēc vajadzētu izmantot daudzfaktoru autentifikāciju un mūsu piedāvātais risinājums. Tātad apskatīsim autentifikācijas veidus. Ir 3 veidu autentifikācijas, tas ir viena faktoru, 2 faktoru autentifikācija un daudzfaktoru autentifikācija. Viena faktoru autentifikācija lietotājs ievada savu paroli, sistēma to verificē un atļauj piekļuvi. Otrais faktors, jeb 2 faktoru autentifikācija, mums ļauj apstiprināt mūsu īpašuma tiesības ar viedierīci, vienreizējās piekļuves paroli un citiem. Daudzfaktoru autentifikācija iekļauj sevī biometrisko faktoru, pirksta nospiedumu, Face ID, atbild uz cepano jautājumu, tas var būt arī hard tokens, kodu kalkulators, FortiKey un citi. Viena faktora autentifikācija. Tradicionāli autentifikāciju veids ar lietotāju vārdu un paroli. Diemžēl tas nav ļoti drošs autentifikācijas veids. Lietotāju vārdi bieži ir viegli atklājami. Dažkārt tā pat mūsu e-pasta adrese, ja? Tā kā visas paroles ar dažādu grūtību mums ir diezgan grūti atcerēties, lietotājiem ir tendence izvēlēties vienkāršas paroles vai izmantot vienu un to pašu paroli dažādās vietnēs. 2 faktoru autentifikācija, saukt arī par divpakāpju verifikāciju, ir drošības process, kurā lietotājs piedāvā 2 dažādus autentifikācijas faktorus, lai verificētu sevi. Tas palīdz aizsargāt piekļuvi par lietotāju datiem un resursiem. 2 faktoru autentifikācija nodrošina augstāku drošības līmeni nekā tas ir ar viena faktora autentifikāciju, kuru lietotājs nodrošina tikai vienu faktoru, kas ir paroli. 2 faktoru autentifikācijas metode balstās uz paroli un uz otro faktoru. Parasti tas ir drošības marķieris vai vienreizējās piekļuves parolīte, tā gan uz e-pastu sūta, dažkārt arī īsziņa, un uz vienkārši jāuztais telefona numuru, tā ir mums īsziņa. Ja? Tātad 2 faktoru izmantošana apgrūtina piekļuvi ļaundariem, ja pikšķerēšanas rezultātā viņi ir ieguvuši paroli, ar to galīgi nepietiek, lai autorizēties sistēmā. 2 faktoru autentifikācija jau labu laiku tiek izmantota, lai kontrolētu piekļuvi sensitīvām sistēmām un datiem. Tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji to arvien vairāk izmanto, lai aizsargātu savu lietotāju datus no ļaundariem. Tālāk apskatīsim, piemēru varētu pateikt, tas ir tas mūsu Smart ID, ko mēs ikdienā lietojam. Tātad piesakoties savā bankas kontā, vispirms mēs, kā jau ierasti, ievadam savu lietotāju vārdu un paroli. Pēc tam, kā otro faktoru, izmantojam autentifikātoru lietojumu programmu, kas generē vienas reizes piekļuves kodu, kurš jāievada nākamajā ekrānā. Saskaņā ar Google veiktām aptaujām, 2 faktoru izmantošana ir viens no 3 svarīgākajiem pasākumiem, ko drošības speciālisti veic, lai aizsargātu savu drošību tiešsaistē. Kā arī daudzi patērētāji uzskata, gandrīz 9 no 10, tas 86%, apgalvo, ka 2 faktoru autentifikācija izmantošana viņiem ļauj justies daudz drošāk. To liecina Telesign dati. Daudzfaktoru autentifikācija ir metode, kas pievieno papildus drošības svāni jūsu tiešsaistes kontiem. Tie ir sociālajie tīkli, bankas konti, aplikācijas un citi, pieprasot jau no lietotāja 3 dažādu veidu informāciju, lai pierādītu, ka jūs esat tiešā tas, par ko jūs uzdodaties. Daudzfaktoru autentifikācija, jeb DFA, ir kā 2 faktoru autentifikācija, tikai 2 faktoru vietā jums ir jāizsniedz 3 dažādu veidu informāciju, lai pierādītu savu identitāti.
Google pētījumi liecina, ka 81% no ļaundaru ievilkšanās gadījumiem ir saistīti ar lietotāju identitātes zācību. Ātrākais un efektīvākais veids, kā to aizsargāt, ir daudzfaktoru autentifikācija. Daudzfaktoru autentifikācija ietilpst 3 komponenti, ko lietotājiem ir jāizsniedz, lai autentificētu sevi. Tas ir kaut kas, ko lietotājs zina, kaut kas, kas ir pats lietotājs, un kaut kas, kas lietotājiem pieder. Daudzfaktoru autentifikācija ir uzstādām jebkurā IT infrastruktūras modelī, gan lokālajos datu centros, gan mākoņu pakalpojumu vidē, taču katrai no tām ir sava specifika, gan lietošana, gan arī uzstādīšana. Tātad zināšanas, kā es jau teicu pirms tam, tas ir kaut kas, ko lietotājs zina, tas ir pārule, lietotāja vārds, e-pasts, pazīme, kaut kas, kas ir pats lietotājs, tā ir biometrija, piemēram, sejas digitālais attēls, tas ir Face ID, pirkstnospiedums, ko mēs parasti arī jābloķējam to telefoniņu mūsu, ja? Un īpašums kaut kas, kas ir lietotājiem. Tas ir telefons, lietotne, kodu generators, un, kā redzat slaidā, katrs tas komponents, tas ir īpašums, viņš viens ir, kad viņš savienojas, tas mums jau ir tā kā otrais faktors, un tad, kad visi 3 zināšanas, īpašums un pazīme savienojas kopā, tas ir mūsu daudzfaktoru autentifikācija. Kāpēc izmantot daudzfaktoru autentifikāciju? Ir diezgan grūti apturēt pilnīgi visas laupīšanas un zādzības, taču ar vienkāršiem pasākumiem jūs varat ievērojami samazināt iespējamību, ka kļūsiet par nākamo upuri un būsiet uz āķi. Divu faktoru autentifikācija vai daudzfaktoru autentifikācija ir svarīgi lietot ikdienā, jo tie palīdz aizsargāt jūsu kontus no ļaundariem vai citām personām, kas varētu mēģināt nozagt jūsu informāciju un identitāti. Pievienojot papildus drošības zvani, kuram ir daudz grūtāk piekļūt jūsu kontiem bez atļaujas vai apstiprinājuma. Uzņēmumiem vai privātpersonām pārējot uz mākoņu servisu, daudzfaktoru autentifikācija ir labākais drošības zvanis, ko varētu izmantot jau tagad. Gartner pētījumi ir Gartner provizoriskie pētījumi, teiksim tā, uz 24. gadu, ka gandrīz 70% lietotāji visā pasaulē varētu jau sākt izmantot daudzfaktoru autentifikāciju. Un izmantojot daudzfaktoru autentifikāciju, jūs atbilstat visām normatīvajām regulām, kas ir mums GDPR, VEDAR un arī citas regulas. Ja? Iesim tālāk. Tātad mūsu piedāvātais risinājums ir Asset Secure Authentication. Asset Secure pirmā versija tika izvesta 2016. gadā. Tagad ir pieejama versija 3.06. Fokusa maiņa no īpaši svarīgām sistēmām, viņi pārgāja uz lietotājiem un to ikdienas lietošanu. Pilns SDK, Software Development Kit, tas ir mūsu DevOps vide, un API, Application Programming Interface, atbalsta autentifikācijai. Asset Secure Authentication pievieno divu faktoru autentifikāciju, mēs to saņemam īsziņas veidā. Push paziņojumā var lietot kopā ar hard tokeniem, FIDO, izmanto VPN, RDP pieslēgumos, Windows ielogošanai sistēmā, OVA, tas ir Outlook Web Access un Office 365 un arī citi. Aptuveni 10 minūšu uzstādīšana jūsu sistēmā. Kāpēc klienti novērtē mūsu autentifikāciju? Asset Secure Authentication samazina datu noplūdes, viegli un ātri uzstādīt jūsu iekārtās, atbilst visām tiesiskām regulām. Tātad slaidā redzam sistēmas prasības, tas ir serveri, gan arī klienta pusei, un tas gan mobilā iekārta, tas ir iOS, Android, un arī Windows telefons, un arī, teiksim tā, parastie datori, tas tā mūsu darba stacijas, kas mums ir sākot no Windows 7 un uz augšu līdz pat Windows 11. Ja? Lai saņemtu push paziņojumus uz iekārtām, uz mūsu viedierīcēm. Tas mums ir vajadzīgs vismaz 4. versijā ar Androidu un pati jaunākā versija uz iOS, un Google Play jābūt vismaz 10. versijai. Tātad Asset Secure Authentication sastāv no Windows logins, spraudņa nodrošina divu faktoru autentifikāciju Windows datoriem. Attālinātās darba vismas spraudnis nodrošina divu faktoru
attālās darbovismas protokolu, radius serveris VPN aizsardzībai pievieno arī 2-faktoru autentifikāciju VPN-am. Tīmekļa lietojuma programmu spraudņi nodrošina 2-faktoru dažādām Microsoft tīmekļa lietojuma programmām. Arī aktīvā direktorija FS spraudnis nodrošina 2-faktoru Active Directory pakalpojumiem. Identitātes nodrošinātājs savienotājs Asset Secure Authentication serveris ietver uz REST balstītam API, ko var izmantot, lai pielāgotu lietojumu programmām pievienotu 2-faktoru autentifikāciju. Kā jau minēju pirms tam, slaidā varat redzēt atbalstīto VPN sarakstu. Ir iespēja integrēt ar jebkuru radius bāzētu VPN. Tātad rezumēsim. Asset Secure Authentication, tas ir viens drošības risinājums, aizsargā vairākus servisus, iekārtas, pievieno papildus drošības slānim jūsu ikdienas darbam. Viegls lietošanā un nerada lietotājiem nekādus papildus slogu. Tātad instalācija un komponentes. Identitātes pārvaldniekus atbalsts, ir iespēja strādāt ar Dropbox, Confluence un identitātes pārvaldības atbalsts. Mums ir gan OpenAM, Okta, Azure, Active Directory un arī citi. Lietotāja pievienošana. Pirmais kā variants, tas ir sinhronizācija ar aktīvo direktoriju. Otrais, mēs varam importēt no faila, kur vispirms ir jāeksportē no aktīvās direktorijas un arī manuāli. Mobilās aplikācijas, IP baltā saraksta iestatīšana, arī piegādas iespējas, gan asset serveris, gan arī citas iespējas, ko redzat slaidiņā, ja? Reģistrācija un hard tokeni. Asset Secure Authentication sadarīgs ar visiem auth tokeniem, bet Asset neizsniedz tos. Ja vēlaties, tad jāsazinās ar vajadzīgu organizāciju, no kuras vēlaties dabūt šo hard tokenu. Un tokena dati var tikt importēti uz Asset Secure Authentication, izmantot XML failu PSKC paplašinājumā. Pārsvarā visu tokeni vendori, tātad tie, kas nodrošina jūs ar to tokeniņu, ja? Nodrošina jūs ar PSKC failuņu, ar ko jūs nopērkat to tokenu. Asset rekomendē verificēt, vai tiešām tas te vendors, no kura jūs gribat nopirkt to hard tokeniņu, ir sadarīgs, ja? Un vēl redzat, kā tas tiek pievienots arī. Lūk, arī redzat paziņojumu iestatīšanu, kā var dabūt. Arī pieejamas atskaites, ja vēlaties uzstādīt reporting engine, Elasticsearch komponenti, ja. Tālāk arī mobila aplikācija iOS vidē, tātad atveram mūsu App Store, atrodam Asset Secure Authentication, veiplādējumu, un pēc tam jau uzstādām un arī ejam iekšā, varam ar mūsu piekļuves kodu, ko mēs izveidojam pašā aplikācijā, vai arī tas ir tas pats Face ID, biometrija un arī citi, ja. Tālāk apskatīsim, kā tas mums darbojas Android vidē, atveram Google Play Marketu, lejuplādējam, piekrītam visiem noteikumiem, izveidojam PIN kodiņu, un tad jau arī tālāk jau identificējamies sistēmā. Konfigurācijas iespējas vietālrunī, kā redzat, jā, tas ir PIN kodiņš, tas ir Touch ID un arī citas iespējas. Push paziņojuma piemērs uz ierīces, tātad telefonu mēs paņemam rociņā, ja? Redzam, ka mums ir atnācis push paziņojums, autorizējamies ar mūsu biometriju, piekrītam, ka vēlamies, teiksim tā, autentificēt šo pieslēgšanos, un tas pats arī uzspiežam approve. Vienreizējais piekļuves parolīte, kad mums atnāk, jā, tātad atveram mūsu lietotāju,
Atveram to te parolīti, ievadam mūsu iekārtā, vai tas ir tas Windows ielogošanai, vai arī kaut kādai citai ievadam, un tālāk jau atveram to aplikāciju vai programmu, kur mēs vēlētos atvērt. Tātad secinājumi. Daudz vai divu faktoru aizsardzība ir mūsdienu standarts drošībā. Drošības tehnoloģija atvieglo mūsu ikdienas darbus, Secure Authentication sniedz iespējas un integrācijas risinājumus, iespējami viedierīču, Android, iOS un atbalsta arī biometriju. Paldies par dalību šīs dienas seminārā. Apskatīsim, kādi ir jūsu jautājumi. Ceru, būt kaut ko jaunu arī ieguvāt. Tas jau būtu ļoti, ļoti forši. Varbūt arī varētu pateikt, kamēr jūs domājat jautājumus par naudiņām. Tātad tas mums sākot būs no 17,50 plus PVN par vienu iekārtu un minimums tās ir mums 5 iekārtas. Un, ja būs kādi jautājumi, jo ja tagad neizdomāsiet, varbūt vēlāk, tad varētu droši rakstīt mums uz info@nordbaltic.lv. Paldies jums par uzmanību, jā. Pagaidīsim pāris minūtītes, varbūt kaut kas vēl izdomās tomēr jautājumu, ja ne, tad mēs arī beigsim. Labi, tad, ja tomēr nekādu jautājumu nav, tad paldies jums par uzmanību, jauku dienu un visu labu!